pikses, krakli tīri, traipi projām muļcīti. Un kopš brīnum līdzeklis ir mājās, saulaini ir visi rīti. Kleitas pikses, krakli tīri, traipi projām muļcīti. Un kopš brīnum līdzeklis ir mājās, saulaini ir visi rīti. Sieva uz pilnu slodzi! Šausmas, šitās rindas, ārprāt, cilvēki pērk visu ko. Saldētavs, leduskapjus, visu ko. Laikam labas cenas. Nē, kādas cenas, ārā karsts laiks. Un ko tad tu mums nopirki? Man tev kaut kas bija jānopērk? Bet es taču esmu tava meita. Nu tad tev es nopirku jaunas mācību grāmatas jaunajām mācību gadam. Ļoti jauki. Jā. Un man? Tev? Tev es nopirku jaunu putekļu sūcēju. Ļoti ekonomisks, maz tērē elektrību. Ļoti labs, ļoti labs, ļoti labs. Nu, paldies. Nav par ko, ņem par labu. Un ko tad tu sev nopirki? Sev? Sev es nopirku fotoaparātu. Kas par milzīgu vērķi? Jā. Profesionālais. Jā, tagad, mīlīši, jūsu vidū dzīvos profesionāls fotomākslinieks. Oho! Ar ko tad nodarbosies? Kādā žanrā strādās jaunais fotomākslinieks? To es vēl neesmu izlēmis. Jā, bet man teica, noteikti nopircis kaut ko ļoti vērtīgu, vai ne? Jaunu katalogu, uzņēmumu katalogu, kur jaunai lēdijai pavasaru strādāt. Nu, un sen Oskaram uznākusi tā fotomānija. Nu, ne pirmo dienu, bet vispār to fotoaparātu no rokām neizlaiž. Vīrieši ir kā mazi bērni. Tad viņiem vajag tādu rotaļlietiņu, tad tādu mazliet paspēlēs apnīku un pērk citu. Neuztraucies, rīt jau tas fotoaparāts mētāsies kādā atvilknē. Nu, es ceru. Paklau, Oskars vispār prot fotografēt? Es domāju, nu tā, uz profesionālo pusi. Jā. Viņš taču jaunībā esot strādājis Rīgas Viļņos par fotokorespondentu. Trakā, klausies, tas taču krūtais žurnāls. Tu gribi, lai viņš tev nobildē? Nē, nu ko tu? Es tikai tā pajautāju. Uzmanību! Ir! Tā, jā. Ja tu, piemēram, naktī fotografē ar šito aparātu? Nesapratu jautājumu? Nu kā, ja tu tumsā? Piemēram, tu tagad fotografē, ja? Nē, vēl ne. Ja tu tumsā fotografē, tad kvalitāte nepazudīs? Tā, nu, kur tu tumsā būs melna bilde, protams, vai tagad uzmanību? Uzmanību? Jā, ir. Bet, ja tu uzgriezīs gaismu, tad kvalitāte būs super. Tētī, tu man ļaus naktī nofotografēt krācošu Lauru? Mīliec mierā māsu un neaizmirst, ka šī ir profesionāla kamera. Bet tu taču arī neesi profesionāls. Jā, es pat tā taisos kļūt. Baibā, nost! Ir. Ilvariņ, ir jau vēls, ejam mājās. Jā, tūlīt. Meitenes, ģimenes bildīt, lūdzu, sastājamies. Visi. Anitiņ, lūdzu, ciešāk kopā, tā. Smaidiņu. Tā, tūlīt būs. Abā, viens, jā, vēl šādu. Vēl, jā, labs. Abā. Smaidiņu! No apakšas, tā no apakšas. Abā, jā. Oskar. Jā? Nu, ilgi vēl. Kas ilgi? Nu, šitā te podziņa kustināšana. Tā nav nekāda podziņa kustināšana, tā ir iedziļināšanās fotomākslā. Aizraujoši. Opā. Jā, kā viens liels vīrs teica, pagaidi. Pieredze nāk ar gadiem. Tagad to mazo pirkstiņu tu vari pavilkt. Nu, paklausies, ko tu gribi ar to teikt? Tu gribi teikt, ka man šitā te podziņa knikšķināšana būs jāpacieš savā guļamistabā gadiem? Nē, to es neesmu teicis. Nu, jā, bet ko tad tu gribi pateikt ar šito te gadiem, ko? Nu, es tikai tev gribu teikt, ka mākslā bez pirmpieredzes ir vajadzīga pieredze. Oskariņ, es gribu gulēt. Nu, tad lūdzu, čuči, gulē. Lūdzu, es slīpu. Nu, taču jau neredzētu bezkaunīgi. Kaut bezkaunīgi.
Oskariņ, tie fotoeksperimenti nav vēl beigušies. Tā ir jocīgi runāt. Kā viņi var beigties, ja tie vēl nav sākušies? Kad tad tie sāksies? Ko tu visu laiku tagad dari? Es tagad meklēju piemērot gaismu. Paklausies, tas nav eksperiments. Tad, kad es sākšu fotografēt, tad sāksies eksperiments. Ļoti interesanti. Tā izraujoši mans teica, būs īsts fotomākslinieks. Tikai pāri manam līķim. Mām, es nezināju, ka tu iedīsi fotomāksliniekus. Paklausies, ja tu nenovākšu savu rotaļlietu, tad es tūlīt... Es nekā nesaprotu. Kā man nodarbi var kaitināt cilvēku? Es nesaprotu. Visu izsēju pastaigāties. Tēt. Kurš bija? Tu gan mammu izvedi. Māma nekad no mājas nav izgājis māšķībās. Ko tu saki, pat ejot uz tualeti, viņš nešķirs no fotoaparāta? Es nevaru iedomāties, Dagni, ko viņš tur dara. Fotografē? Ja, bet ko? Šausmas. Klausies, viņu interesēs santehnika? Nē. Tā ir psihiska novirze. Viņš ir slims. Viņam ir kaut kāda vajāšanas mānija vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, ar Oskara psihi viss ir kārtībā. Tad viņš piestrādā kādā piedauzīgā žurnālā. Viss skaidrs. No kurienes ar to rāvi? Tu taču pati teici, ka viņš sēž atejā, ieslēdzas un fotografē to. Nav nekāds brīnums, ka pēc kāda laika viņš gribēs fotografēt to. Dagni, es nesaprotu, par ko tu runā. Tu gribi teikt, ka viņš to nav piedāvājis pozēt kēlē fotokameras priekšā? Kāpēc viņš man to lūgtu? Lai iemūžinātu tavu bildi, jeb... Ko jeb? Neko, es aizrāvos, piedod, lūdzu. Man tā fantāzijas dažreiz, es nevaru apstāties. Oi, Dagni, man liekas reizēm, ka tev pašai vajag iet pie psihoterapeita. Nē, ar mani ir viss kārtībā. Dagni, bet ko lai es daru? Ko lai dara ar to Oskara fotomāniju? Paklau, tu viņu novēro. Pieraksti visas novirzes no normas, visas savādības. Lūdzu. Tā, lūdzu. Sveiks, Oskariņ! Jā, sveika, Anetiņ. Tā, šeit, lūdzu, šeit, jā, tā. Tā, lūdzu, smaidu. Iepazīsties, šī ir mana jaunā modele. Lola, tā. Jā, ļoti labi. Ļoti labi. Jā, tā. Vēl mazliet profiliem. Jā. Ir tā. Tā, lūdzu, šeit. Mazliet atkāpies, mazliet. Tā. Smaidiņu. Jā. Super, tagad kaut kas savādāk. Jā, ļoti labi. Tā, vēl. Jā, super. Tā, ja varat tagad divānā, lūdzu. Jā. Tā, vēl, jā. Un tagad vēl viena. Jā. Un tagad vēl. Un šeit. Oskar! Jā, piedodiet, es varētu palūgt jūs guļamistabā, jā. Jā. Oskariņ! Kas ir? Ko šī padauze dara mūsu guļamistabā? Tā nav padauze, tā ir top modeli, strādā Milānā. Es viņu nejauši satiku uz ielas. Viņa man piekrita pozēt manai jaunai izstādē, saproti? Tev ar pašmai modelēm nepietiek? Kādām pašmai modelēm? Baibiņa ir par mazu, Laura ir lielīga, un tu esi aizņemta mūžīgi mājas darbos. Jā, es būtu zinājis, ka man kāds fotografēs, es jau būtu izbrīvējis laiku, un es būtu saposusies un tā tālāk, ja? Kungs, māksliniekam idejas šaudās, saprot, vienmēr vajadzīgs kaut kas negaidīts. Es varu arī tā spontāni. Tagad nofotografēties guļamistabā Lolas vietā. Kā? Tas taču nav iespējams. Kāpēc? Kā es taču nevaru mainīt modeles? Es iesāku ar vienu, es nevaru ar otru. Kritiķi man to nepiedos. Aha, skaidrs, Oskariņa, bet tagad tu paklausies, ko es tev teikšu. Jā, Māja
ir miera osta, kurā laulātie iestūrē, lai atpūstos, lai būtu kopā, lai gūtu mīlestību visā tās krāšņo, nevis, lai strādāt, lai traucētu viens otram mieru. Tāpēc lūdzu savāt savu to topmodeli un nestrādāt redakcijā savā kabinetā. Skaidrs? Darbā nedrīkst. Mājās arī nedrīkst. Ej uz parku vai kaut kur tur, tu esi taču foto, kā viņi tur šitas... Fotomākslinieks. Jā, fotomākslinieks. No lieliski, brīnišķīgi. Fotomāksliniekam ir lieliski iztēle. Var izvēlēties, kur fotografēt. Super. Tu taču esi kolosāli sieva, mīļā. Vides maiņa, sociāla vide. Jā. Modeli jaunā vidē. Jā. Lola! Laižam vides maiņā. Laižam uz maskačku. Laižam. Anitiņā, čau! Dagnī, tas taču vairāk nav iespējams. Tā beiba tur stāvēja tā, jā? Un pēc tam tā. Un pēc tam vēl tā. Un tad viņš viņu palūdz uz dīvānu, un tad viņa tā. Iedomājies? Padzen viņu no mājām, lai viņš iet dzīvot ar tām savām modelēm uz ofisu. Tas nedara. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tas ir neiespējami. Meitām ir vajadzīgs tēvs, man ir vajadzīgs vīrs. Turklāt man nav iebildumi pret viņu fotografēšanu kā tādu, bet vienkārši tas pats process ir aizgājis par tālu. Nē, nu vienreizē, nu. Un tevi nemaz neuztrauc fakts, ka Oskars vandās pa pilsētu ar skaistām, jaunām fotomodelēm, nepārtraukti viņas knipsēdams, jā? Taču nemaz. Man vienkārši, protams, vairāk gribētos, lai viņš fotografē mūs, bet, sorry, neatbilstam standartam. Sieviete ar dzels nerviem, apbrīnojami. Nē, paldies, Dagnī. Bet kaut kas taču ir jādara, lai ierobežot šito viņu fotomāju. Es zinu, kas ir jādara. Oskars ir jānobiedē. Kā tad? Nu, tu taču pati teici, ka tu gribētu, lai viņš vairāk fotografētu jūs. Oskaram ir jāuzsūta virsū tādu fotomodeli, ka viņš neko citu vairs savā mūžā negribēs fotografēt kā vienīgi jūs. Tev ir padomā kāda konkrēta kandidatūra? Viena ir. Mīļais, mēs ar meitenēm apspriedāmies un nolēmām tev tomēr palīdzēt. Kādā veidā? Palīdzēt attīstīties kā fotomāksliniekam. Interesanti zināt, kā jūs palīdzība izpaudīsies darbībā. Mēs nolēmām, ka atļausim tev fotografēt mājas apstākļos, turklāt fotosesijas laikā mūsu nebūtu mājās. Kāpēc? Kā? Lai tu pilnībā varētu koncentrēties uz fotomodeli. Tas gan ir pareizi. Paldies par izpratni. No savas puses es vienīgi varētu apsolīt, ka es mūsu māju nepārvietīšu pār fotosalonu. Ja nu vienīgi dažas korekcijas viesistabā. Protams, arī jūs atļauja. Mēs taču atļausim meitenes. Jā, fotomāksliniekam ir jāspēj īstenot visas savas ieceres. Un mēs būsim ļoti laimīgas, ja mūsu prombūtnes laikā tev viss izdosies. Jūtos aizkustināts. Starp citu, Omīt mūs ir ielūgusi ciemos, tā ka veselas 2 diennakts māja ir tavā rīcībā. Fotografē vesās. 2 diena? Bet kur es ņemšu fotomodeli tagad ātrumā? Nu kā par to viss ir padomāts? Jā, mēs apzinājām. Aģentūras atradām vislabāko kandidāti. Supermodeli. Miss fotoalbums 2006. Beidz. Lieliska kandidatūra. Kas par figūru? Un vēl mimika. Tiešām? Jā, mīļais. Jā, tā ka rīt no rīta viņi būs klāt, strādā vesels. Paklausieties, meitenes, es tiešām man trūkst vārdu. Es jūtos tik aizkustināts. Vienkārši super. Labi, mīļais, maizītes ir uz galda, kotletītes ir leduskapī bļodiņā, zupiņa ir uz plīts katliņā, ja tu gribi uz sildi. Jā, protams, paldies. Jā, čau, atā. Sabučoja tēti. Sveicien, Salmē, jā, Atā, mīļais. Atā. Iesim. Jā, nāku, tulīt. Nāku. Kad tu man nobiedēji? Kas ir? Es tik slikti izskatos? Nē, jau tas, kas slikti. Kas tad? Nē, vienkārši es gaidu ciemiņu. Tad es tā kā atnācu nelaikā. Vispār jau jā. Es jau varu arī aiziet. Būtu labi.
Varbūt, ka es varu parunāt ar Anitu? Nē, Anita nav mājās, viņa aizbrauc ar bērniem pie Omas. Nu tad es pienākšu tad vakarā. Nē, vakarā ar viņas nebūs. Kā tad tā? Nu, viņa aizbrauc uz 2 dienām pie Omas. Jūs sastrīdējāties? Nu, izbeidz, kas tev nav prātā. Un tagad tu izmantos tās 2 dienas, un pie tevis vakarā nāk kaut kādas viešņas? Paklausies, Ilvar. Mēs neesam sastrīdējušies. Ja tu netici, piezvan Anitai un pārliecinies pats. Ja? Jā, bet vai Anita zina, ka pie tevis nāk tās viešņas? Ja, paklausies, tas jau kļūst par traku. Kas tev vispār par daļu? Kas pie manis nāks? Ko? Vakarā pie tevis nāks. Jā, nāks pie manis vakarā. Pie tevis vakarā. Jā. Man ir gan daļas, nekur neiešu projām tagad. Ko tas vēl nozīmē? Tas nozīmē, ka es esmu jūsu ģimenes ilggadīgs draugs, piemēram. Nu, un es nepieļaušu, ka manu draugu laulību izjauc kaut kādas vakara viešņas. Paklausies, Ilvar, ko tu te runā? Es nekustēšos ne no vietas. Paklausies, Ilvar, tagad klausies manī ļoti, ļoti uzmanīgi. Nāc šurp. Nāc šurp. Es esmu fotomākslinieks, un man šodien ir fotosesija mājas apstākļos. Skaidrs? Jā, es redzu, ko es teicu. Nepārtrauc lūdzu mani, ja? Šeit tu redzi iekārtotu paviljonu, un pie tam es tev gribu pateikt, ka tas viss ir Anitas roku darbs. Viņa nepārtrauc. Viņa pati sarunāja modeli, kas šovakar nāks pie manis šeit, kur katru brīdi. Otrkārt, viņa atļauj man šeit šo to piekārtot. Un treškārt, viņa ar bērniem aizbrauc pie Omas uz 2 dienām, lai man netraucētu strādāt. Skaidrs? Nu, ja tā, tad skaidrs. Nu, tā arī būtu teicis, es jau 1-2 būtu projām. 1-2. Ko es nesapratu? Pazūdi. Nu jā, labi, paklau. Varbūt, ka es varu kaut kur tā klusiņām paskatīties ar vienu actiņu, ko, Nevari. 1-2. Jā, es jau, veiksim darbā un... Jā, paldies. Jā, tad nevar, ne, kā? 1-2. Jā. Jā, kas tur ir? Beatrice, fotomodele. Vienmirklīt, tulīt. Tā, lūdzu, nāciet iekšā. Lūdzu, nāciet dziļāk. Ko? Cik pie jums ir jauki. Jā. Vai tad, kur tad mēs knipsēsimies šitē? Piedodiet, vai jūs būtu tā modele Mrs. 2006 laureāte? Modele Mrs. 2006? Jā. Ko jūs, meistar? Ak tā. Kur tad mēs gal galā knipsēsimies? Te uz grīdas, varbūt te uz dīvāna? Jā. Varbūt dušā? Es jokoju. Jums nu gan ir humora izjūta. Beāte, piedodiet. Beatrice. Kā var aizmirst tādas burvīgas sievietes vārdu? Piedodiet, jā, es tiešām sajaucu jūs ar kādu citu. Jā, vai tad jums ir vēl kāda ar tādu vārdu? Nē, es domāju kādu vēsturisku personu. Jūs man glājumojat. Jā. Vai jūs, es tā kā drusku nogurus, vai jūs man nepasniegt glāzīt konjaku? Konjaku? Jā. Jā, protams, jā. Piedodiet. Jā. Lūdzu.
Tagad paskatieties, kā es kustos. Jā, lūdzu. Nu kā? Nu tad kur ķermeņa daļa man atklāt? Varbūt plecu? Paldies. Paldies, godīgi sakot. Vai mēs nevarētu šo fotosesiju pārcelt uz rītdienu? Es tā kā nejūtos īpaši labi. Ko jūs? Jā. Jums jāiedzer konjaks. Jūs tā domājat? Es tūlīt atnesīšu. Nu, te būs zālītes. Pateicos. Pateicos. Uz jūsu veselību. Piedodiet, vai mēs to fotosesiju mēs varētu sarunāt kaut kad, varbūt rīt? Kas notiek? Man sarēja galva. Ilvaro! Skrien ātri šurpu! Viņi vairs neelpo! Elpas nav. Bet puls vēl ir. Puls tūlīt nebūs vairāk arī, ja mēs neko nedarīsim tagad. Nu, tad vajag izsaukt ātros! Izsaukt ātros, kad ātri atbrauks un izsauks policiju. Policija sastādīs protokolu un uzsāks kriminālu lietu. Ko tu tur mūdi, kādu kriminālu lietu? Tādu kriminālu lietu tev beigt sievieti mājās. Nu, ko tad lai dara? Dadzīti vajag sameklēt. Kāpēc dadzītim? Tāpēc, ka Dadzīts jaunībā medicīnu studēja. Nu, tad zvani! Nu, tad ko tad es nezvanu? Zvanu! Nu, zvani! Nu, tad es arī zvanu! Kungs! Ņem! Manuprāt, viņa vēl ir dzīva. Paldies Dievam. Mums kaut ko vajadzētu darīt. Ko? Paklau, varbūt norokam viņu un miers un nekādu pierādījumu. Ko tu tur moldi? Mūs visi iebāzīs cietumā. Labi. Tavu priekšlikumi. Kritizēt mēs visi mākam. Kādi priekšlikumi? Tā, kungi, uzmanību. Jā. Viņu var glābt tikai padziļināta kuņa skalošana. Padziļināt kuņa skalošana? Man vajag instrumentus kuņa skalošanai un vēl kādu sievieti, kas man to var palīdzēt. Vēl viena sieviete? Mēs kam vēl viena sieviete? Varbūt Anita. Kā? Anita, nekādā gadījumā Anita. Ko es viņai teikšu? Pasaka, lūdzu, kad viņa ieraudzīs Ko viņa teiks tavām meitām, ja tevi ietupinās cietumā? Jā, ko viņa teiks taviem bērniem? Māma, es nemaz nezināju, ka tev ir tik liels režisors talants. Nu, ko tu, Dagnī, taču arī daudz palīdzēja. Bet to, ka Ilvara onkulis ir tik labs aktieris, tas man bija atklājums. Jā, un tā Omas draudzene Beatrise. Fantastiski, kā viņi nospēlēja savu lomu. Un beigās lielā glābēja loma tika mammai. Jā, žēl, ka mums ir tikai tādas epizodiskas lomiņas. Cerams, ka tētis tagad atslāps. Es esmu pārliecināta, ka kopīgiem spēkiem mēs būsim izārstējuši to tētu fotomāniju. Jā, un arī fotoaprāts viņiem vairs nebūs vajadzīgs. Labrīt! Labrītiņ! Labrīt! Oskariņ!